Vai nav tā, ka valkot ārā kaut vai uz papīra to uzņēmumu no sarkanos zonas, tu loģiski nonāc pie secinājuma, ka nebūs. Tieši otrādāk, un šeit mums atšķirās tas uzskats, jo man atkal vienmēr tā... 20 cilvēku, kuras viņš ņems, kāpēc, lai viņi nāk manā? Vienku pāri ielē, viņi noteikti visi aiziet. Tas ir tik interesanti. Nē, bet zini, kas ir interesanti? Vēl interesanti ir tas, ka nav jau tā, ka man mazs Osvalds nesēdētu uz pleciem, vai ne? Viņš tur ir, un viss trakākais, viņš tur ir vakaros, tā, kad tu ej gulēt, jo tu neko vairs nevar izdarīt, un tā, kad nāk jauns projekts, nu tur ir vienkārši šits nevar nekādīgi izdoties, uzreiz kaut 500 iemesls, kāpēc tas nevarētu izdoties. Šis ir muļķīgs projekts, vispār šis bizness tev nogrims momentāli, bet tu iemācies ar laiku tā kā pateikt, ok, labi, paskatīsimies. Labdien, sveiks Jāni! Sveiks, Šodien Osvalds. mēs turpinam tavas darīšanas raidierakstu sēriju. Šodien mēs runāsim par to, kā praktiski ir uzsākt uzņēmējdarbību vai biznesu. Kā kļūt Par uzņēmēju, ja? Vai par biznesmeni, jo tev patikās iepriekšējā sērijā vairāk kārt norādīt, ka jālieto pareizāk būtu vārds bizness. Bet varbūt mēs varam pārtulkot to par kaut kādu darītāju. Kā kļūt par darītāju. Labi, kā kļūt par darītāju. Tātad tava darīšana lielā mērā ir par uzņēmumu sākšanu, par tikšanu pāri arī visādiem grūtumiem, jo mēs taču labi zinām, ka Uzņēmēji ir tie, kas ļoti labi tiek galā gan ar dīkstāvēm, gan ar neražām, ar treknējiem gadiem, ar liesajiem gadiem, ar Trumpa administrāciju, ar vietējiem ministriem un tam līdzīgi un tā joprojām. Arī ar rutīnu, vai ne? Kas arī ir īstenībā nopietna problēma varbūt un liels izaicinājums. Es zinu, ka tu zini diezgan daudz atbildes par to, kā ar to visu tik galā un nenogrimt pirmajos mēnešos vai gados. Nu, tad mēģināsim to tēmu šķetināt, bet pirms mēs sākam šķetināt, pēc pirmās sērijas mums ir zvanījis kāds cilvēks un jautājis, ko tad jūs paši esat paveikuši un ar ko nodarbojaties? Jāni, lūdzu, ko tu esi paveicis biznesā un ar ko tu tagad nodarbojies? Man patīk teikt, ka es esmu Teksas stila uzņēmējs. Es daudz sapņoju, man lieli sapņi un arī lielas izgāšanās, kaut kā tā es varētu teikt. Tas jau tāds joks. Es īstenībā esmu uzņēmējs oficiāli kopš 2006. gada, kad pirmo reizi nodibinājām studentu uzņēmumu, kurš tā arī nevienu eiro neapgrozīja. Tā kā īstenībā uzņēmējs es laikam sāku kļūt kaut kad krietni vēlāk, bet būtībā ir tā, ka es reizēm saku, ka kā konsultantam man ir 3 groziņi, no kuriem es pasmeļos pieredzi. Man ir profesionālais, man ir akadēmiskais un man ir konsultācija pieredze. Un tātad tīri profesionāli runājot, es esmu lielu daļu no savas dzīves pavadījis reklāmā, gan mēdieģentūrā, gan arī radošajā jomā, un bijis analītiķis un stratēģis un arī mēdī plānotājs, kas tik es tur neesmu bijis. Esmu arī, man pieder uzņēmums Mārketinga akadēmija, kuras pasniedzis mārketingu, Latvijas lielu uzņēmumu mārketinga komandām, arī Latvijas mazajiem uzņēmējiem. Esmu Pearsona izdevniecības licencēts instruktors, tā ir tā man akadēmiskā puse, kas viena no pasaulē 3 lielajām mācību grāmatu izdevējām. Mēs saskārāmies ar situāciju, mums vajadzēja akreditēt kursu, bet kursu akreditācija pieprasīja to, lai mums būtu padomē kaut kādi cilvēki ar atbilstošu izglītību. Un es tajā laikā panks būdams, es teicu, ka mārketinga doktora grādu par to, ka tu esi pārtulkojis Kotlera grāmatu, tā kā es neuzskatu to par grādu īstu, un tāpēc tā vietā, lai iegūtu valsts akreditāciju, es dabūju akreditāciju no to grāmatu izdevējiem, kuri viņas arī reāli izdod. Jā, brīnišķīgi, bet kaut kādu uzņēmumu? Lūk, tu vadi kādu uzņēmumu? Tā mana uzņēmējdarbības pieredze ir kopš tā paša 6. gada. Es esmu bijis kā līdzzinātājs vai kā investors blakus 25 zīmoliem un vai uzņēmumiem, jo reizēm ir vairāk zīmolu uz vienu uzņēmumu un reizēm ir vairāk uzņēmumu uz vienu zīmolu. Tur ir bijis viss kaut kas, ko vien vispār var un nevar iedomāties, ēdināšana un krogi un kafejnīca. Pārsvarā man kaut kas ar to cilvēcisko saistās, bet ir arī kokapstrāde bijusi un pārtiks ražošana un
ak, dieni, kas tik nav, es esmu pircis kapitālu, es esmu pārdevis kapitālu, es esmu pārdevis kapitālu uz ārzemēm arī. Es esmu, man ir maksātnespējas bijušas, un es esmu izmantojis visu laikam iespējamos fondus, kādus vien var izmantot, un es esmu tam gājis cauri ļoti aktīvi, tādēļ, ka es zinu, ka es neesmu labs administrators, un tāpēc man labi padodās strateģēšana, tātad situācijas analīze, mērķu uzstādīšana un darbību noteikšana, kā lai šos mērķus sasniedz, bet es esmu ļoti slikts darītājs šo mērķu sasniegšanai, tādēļ man vienmēr ir partneri. Jā, skaidrs, brīnišķīgi, bet te ir vēl viens šķautni, kur mēs būtiski atšķiramies, jo es arī, es varētu saukt sev par uzņēmēju droši vien, es pēdējos 15 gadus nodarbojos ar tekstu ražošanu, visādi veidu garākus tekstus, īsākus tekstus ražoju, un nekādos citos biznesos es neesmu bijis iesaistīts un stāvējis blakus, tikai šo vienu visu laiku, un to es arī turpinu darīt, tas izriet no manas sirdslietas, jo man patīk rakstīt un arī lasīt, un tad tas man tā dabiski. Es palēnām īstenībā ieaugu tevī, jo šobrīd es saprotu, jo šobrīd man pieder pāris vairs tie uzņēmumi, un galvenais no tiem ir Mārketinga akadēmija, kurā īstenībā es arī daru sirdslietu. Es pasniedzu, es konsultēju, piedalos satura projektos, tā ka es lēnām esmu aizgājis līdz apziņai, ka es nekur neesmu aizgājis. Protams, ka es nākošu gadu man jau ir plāni, nākošu gadu jau par restorānu. Tā kā es teikšu, tas ir tikai mirklīgi tāda lieta. Lai top. Bet tad turpinam runāt šodien jau konkrētāk par to uzņēmējdarbības sākšanu, kā kļūt par uzņēmēju. Man ir divas īsas definīcijas, ko es esmu atradis. Tātad viena ir no Latvija.lv un otra ir no vienas universitātes. Tātad no Latvija.lv tas uzņēmējdarbības uzsākšana skan tā. Uzņēmuma dibināšana un uzņēmējdarbības uzsākšana sākas ar biznesa ideju, kas var būt gan jums labi zināma sfēra, gan hobijs. Tur ir vēl dažas lietas, bet tās neturpināšu. Savukārt otra no universitātes ir ļoti brīdinoša, tāda alarmistiska. Uzņēmējdarbības uzsākšana ir motivējuši iemeslu rezultāts, kas saistīts ar grūtībām. Tas prasa lēmumu pieņemšanu. Piemēram, vietas izvēle, partners un tā tālāk. Tātad varbūt labāk nevajag vairāk uz to pusi. Jā. Šos visus tekstus mums vajadzētu kaut kā varēt ietekmēt un pamainīt, jo tas izklausās. Tātad saistīts ar grūtībām. Tas ir tas, kas man paliek prātā. Jāni, tātad uzsākšana tomēr groz kā grib būs saistīta ar grūtībām. Līdzīgi kā jau mēs pagājušajā sērijā runājām, man ir jautājums, vai ir kāds process, kas nav saistīts ar grūtībām, jo šajā gadījumā tas ir tā definīcija, kas apraksta tik daudz, ka viņi pārstāja aprakstīt jebko. Daži saskarās ar grūtībām, daži vispār nesaskarās ne ar kādām grūtībām, daži saskarās ar, es te teikšu tā, man nāk prātā ļoti interesanta filozofiska atziņa. Sāpes ir neizbēgamas cilvēku dzīvē, bet ciešanas mēs izvēlamies. Un šajā gadījumā es teikšu to, ka vienam tās ir grūtības, viens cieš no tā, kad ir augsti nodokļi. Cieš arī bez sāpēm. Viņš mēdz ciest arī bez nekādiem izaicinājumiem un sāpēm, un tā ir mūsdienu tāda cietēja problēma, iespējams, ka mēs pārāk daudz mēģinām būt cietēji, jo mēs ciešam no kaut kā, mēs esam upuri, un tā ir tā upuru domāšana, kuru es tā kā iesaku parasti mēģināt, tu nevar vienkārši no viņas atbrīvoties, bet mēģināt ar pozitīviem piemēriem savā dzīvē saprast to, ka mēs paši atbildam par to, ko mēs darām un kas ar mums notiek. Nevis kaut kādi citi. Un atgriežoties atpakaļ uz uzņēmējdarbību, tieši tāpat ir arī ar uzņēmēju. Tātad tev ir jāsaprot, ka tā ir tava apzināta darbība, bet tā vietā, lai saprastu, ka tā ir darbība, kas saistās ar grūtībām vai ar kaut kā uzņemšanos vai kaut tam līdzīgi, tās ir grūtības, tie ir izaicinājumi, kas ir saistīti ar vērtības radīšanu. Un to man vienmēr ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka tas nav kaut kas tāds, ko es vienkārši mētāju pa gaisu. Tā ir faktiska, praktiska, monetāra vērtība, ko tu radi. Monetāra, tāpēc, ka citādi mums būtu bartera ekonomika, kurā mēs ilgi neizturētu, bet tā ir vērtība, kur tu radi. Viss pārējais ir papildus pieliktas lietas, valsts grib savējo daļu, vai ne? Sadarbības partneri grib pārliecināties, ka tu esi uzticams, darbinieki grib zināt, ka viņi saņems naudu nākošu mēnesi. Tas viss ir aplipināts apkārt vērtības radīšanai. Jā, pirms mēs ķeramies pie praktiskām lietām, vēl viens gaisīgs, patiešām pēdējais gaisīgais jautājums. Jā, es jau zinu, mēs no viņiem daudz nevarēsim izvairīties. Bet, Klau, kā mēs iepriekšējā raidījumā ļoti labi konstatējām, tātad tu esi tas rozā brīļu čalis, kas ir gatavs visam. Es esmu tas, kas skrien un tikai tad domā, Vincent, pa kurien es skrienu. Jā, un es skatos, saka šausmas, viņš skrien, viņš droši vien nokritīs, labāk neskrien. Bet iepriekšējā raidījumā tu pieminēji Lursava datubāzi, kur es acīm redzot studēšot. Jā,
To es esmu paveicis. Es zinu, ka pērn tika reģistrēts. Es jūtu, ka tā būs. Tika reģistrēti 9320 jaunu uzņēmumu. Gandrīz 10,000. 32 tika likvidēti jau pirmajā gadā, bet kopumā pagājušajā gadā likvidēti 9400. Tad mazliet vairāk nekā jaundibinātiem. Vai grūti likvidēt uzņēmumu? Mēs neko nezinām īsti. Lielākoties par tiem, kam neizdodas. Mēs zinām par tiem, kam izdodas parasti. Bet tomēr, ko tu teikt, kas ir galvenie iemesli, kāpēc neizdodas? Pirmajā gadā, teiksim. Ja mēs runājam par pirmo gadu, vienīgais īstenībā iemesls, kāpēc var kaut kas neizdoties, ir nepārāk labi sarēķināti cipari, par kuriem mēs runāsim nākošajā raidījumā, bet pēc būtības tev pirmajā gadā, varbūt vienīgi kaut kas traģisks ir noticis, vai tu esi saskāries ar praktiskām grūtībām radīt produktu vai pakalpojumu, par kurām tu neapzinājies pirms tu sāki, kas ir bieži iemesls, bet pārsvarā tas viss saistīts ar naudu. Tu vienkārši neesi, ienākumi ir bijuši mazāk nekā ir izdevumi, pārsniedzot to starpību, kur tu var pats nosekt no kaut kurienes. Pārsniedzot to starpību, kur var nosekt kāda banka vai investors vai kas cits. Tā ka praktiski, ja mēs tā pavisam ģenerāli runājam, tad galvenais sākotnējo neveiksmju iemesls ir, ka beidzās nauda. Vai tev ir kaut kāds prātā statistisks procents, cik izdzīvo apmēram? Daudz maz relevants. Redz, tu paskaties Lursoftā tā, kad ilgā termiņā tu varētu apskatīties dibinātos un likvidētos. Ja man būtu jāmin 10? Te mums ir jāatdala diezgan daudz liels procents ar jaundibinātiem uzņēmumiem, kas ir vai no esošo uzņēmumu paplašinājumi, meitas uzņēmumi, turpinājumi, spinauti, tā saukt, kā ideja, kur tu izstrādā ārpus uzņēmumu kā blakus uzņēmumu esoši, tie uzņēmumi sastāda nopietnu daļu no visiem. Es teiktu, varbūt pusi, tad no tās atlikušās puses ir tādi, kas atkrīt saimniecisko darbību nesākuši, kuru arī ir diezgan daudz, bet no tiem, kas reāli sāk saimniecisko darbību, es nezinu, pēc manā prātā ir doma par to, ka katrs 10. izvelk. Tad kā 900. No tiem 9000. Tad es teiktu, ka... Nē, atņemam pusi nost, kur ir vienkārši saistītie uzņēmumi, atņemam no atlikušajiem 4500. Es teiktu vēl kādu pusi, kas tā arī nekad neko nesāk, tad nodarboties tātad 2 un drusku, 200-250 uzņēmumi. 200-250. Jā. Bet tad varbūt mūsu mērķis, šī visnotaļ iedrošinošā raidījuma mērķis varētu būt 500? Nē, atkal. Tātad 2000? Nē. Mūsu raidījuma mērķis nav saistīts ar šo gala ciparu. Viņš ir saistīts ar sākuma ciparu. Viņš ir saistīts ar to, ka tātad viņš ir saistīts vairāk ar to, lai mums būtu nevis 2250, no kuriem 225 ir veiksmīgi, bet lai viņu būtu 10 000. No kuriem veiksmīgs būs 1000. Okay. Jo uzskatīt, ka mums, teiksim tā, uzņēmējdarbība ir loterija. Mēs loterijā varam uzvarēt tikai vienīgi nopērkot biļeti, tas būtu punkts 1. Un otrs ir tas, ka mēs no tās loterijas nevaram izvairīties. Vienīgais, ko mēs varam izdarīt, mēs varam spēlēt loteriju nevis 5 no 35, bet 1 no 20. Tas ir labākais, ko mēs varam panākt. Citādi domāt nozīmē uzskatīt, ka kāda cilvēka rokās vai prātos eksistē panākuma atslēga. Jā. Un tas sev ir pierādījis kā nepatiesas apgalvojums atkal un atkal un atkal. Mēs to redzam ar milzīgām korporācijām, mēs to redzam ar maziem uzņēmumiem, mēs to redzam tepat Latvijā ar cilvēkiem, kas saka, ka viņi tagad visu ir sapratuši, kur nākošie biznesa projekti vienkārši izgāžās. Tā ka tas nav, šis ir bīstams veids, kā domāt. Tāda lieta kā panākuma atslēga neeksistē. Ir tikai tāda lieta, kā informācijas iegūšana vai drosmes saņemšana, teiksim tā, kas palīdz tev palielināt iespējamību uzvarēt tie loteriju. Jā, bet arī ir arī tāda lieta kā plānošana, vai ne? Ir. Un tagad parunāsim lūdzu Jāni par biznesa plānu. Kādam tam ir jābūt, vai viņu vispār vajag? Man ir pieņemot, piedod, jā, ka tas ir iesācējs, vai ne? Tas nav jau kaut kāds cilvēks kā tu, kam ir jau 20 biznesa aiz muguras, un kurš var, kā kino, vai ne, ļoti pieredzējis režisors, droši vien arī bez scenārija var uztaisīt filmu. Bet iesācējiem droši vien, ka kaut kas bišķiņ jāpierakst. Ko tur vajag pierakstīt, kādam viņam jābūt, kādai jābūt struktūrai, kas tur ir svarīgi, kas nav? Tu interesanti iedod man tādu spēju atskatīties pašam uz sevi, jo es tagad domāju, cik daudz man ir biznesa plāni manos projektos. Pusē aptuveni no viņiem ir biznesa plāni. Es izskaidrošu. Man te ir arī tas piemērs, ko es gribēju šodien dot no izplatītākajām uzņēmēju kļūdām. Viena interesanta uzņēmēja kļūda, kas ir diezgan bieža, ir tā, kad atnāk potenciālais uzņēmējs vai jaunais uzņēmējs pie manis kādreiz kā pie inkubātora vai tagad kā pie privātā konsultanta,
un saka, reku, te man ir biznesa plāns, bet es nezinu, kas viņai ir iekšā, man sastādīja māsa. Tas biznesa plāns paredzēts vienkārši priekšfinansētāju. Un tad man parasti ir tāds, stop, tagad apstājamies drusku. Ir labi, ka tev viņš ir. Bet jautājums ir, kam viņš tev ir vajadzīgs? Un tajā brīdī es teiktu tā, labāk biznesa plānu ir taisīt vājāku, bet realistiskāku, nekā stiprāku, jo tāpēc, kad māsa ir finansists vai grāmatvedis, bet toties tādu, kas pie realitātes nav baigi piesiets. Un te ir tik interesanta lieta, tātad, vai biznesa plāns ir vajadzīgs? Dažreiz ir un dažreiz nav. Tātad situācijās, kurās biznesa plāns nav vajadzīgs, ir situācijas, kurās mūsu veikcamo procesu un iesaistāmo resursu apjoms ir tik neliels, ka jebkāda biznesa plāna veidošana mūs vienkārši aizkavē no darīšanas. Un tas būtu tas brīdis, kad tu mēģini savu nedrošību aizstūķēt ar kaut kādu papīru, ja tas tev palīdz rīkoties. Pasardieniņ, lūdzu. Vienkārši tas nav nepieciešams, jo tas neko nemainīs. Budžetēt no biznesa plāna, izņemot ļoti specifisks uzņēmums, nevar neviens jauns uzņēmums. Ar budžetēšanu šeit es saprotu to, ka tev ir papīrs, uz kur tev ir rakstīti aprēķini, un tev ir budžets pārdošanai, tev ir budžets tur izstrādē, tev ir budžets vēl kaut kam. Jauniem uzņēmumiem nav tāda lieta. Budžetēšana neeksistē. Kāpēc? Tāpēc, kad apgrozījums ir tik mainīgs, ka jebkādas viņā izmaiņas nopietnākas tur par pār 10%, to budžetu padara par vienkārši tukšu papīru. Viņam nav nekādas jēgas. Tātad, ja uzņēmums ir neliels, tur, teiksim, nezinu, amatnieks vai kaut kas pavisam neliels, pakalpojums sniedzēji, frizieri, manikīri, viss tādas lietas, tur tas biznesa plāns, es patiešām nezinu, priekš kā viņš ir vajadzīgs, bet varbūt, lai mieru, tieši tā sirdsmieru lidot. Savukārt, ja mums ir iesaistīts vairāk resursi, mums vajag ražotni, mums vajag kaut kur piesaistīt naudu, mums vajag investoru, tajā brīdī biznesa plāns ir, es teiktu, absolūti obligāts. Un kam tur jābūt? Tad ir kaut kāda specifiska forma, vai es varu brīvā? Citu internetā rakstīt formām. Tātad, man patīk uzskatīt, ka biznesa plāns ir labs tad, ja tu viņu var iedot kādam citam un viņš uztaisīs biznesu. Tātad saprotams, viens kritērijs, viņam jābūt vienkārši saprotamam. Pārtulkojams rīcībās, pārtulkojams procesos, teiksim tā. Tas ir tā kā līguma, lai nebūtu saprotams tikai juristam, bet lai arī pusēm, kas nav juristi, ir saprotams, kas tur ir. Būtu labi, jā, tā būtu. Protams, katrā ziņā daudz cilvēku uzskata, ka biznesa plāns ir cipari. Jo, diemžēl, bet dažas kredīti iestādes Latvijā šo dezinformāciju tā kā laiž plašumā, bet īstenībā biznesa plāns ir vajadzīgs priekš tam, lai tu varētu saplānot savu rīcību pirmajos kritiskajos savu uzņēmumu periodos. Parasti ir 1-2. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Jo tad, kad tu sāksi savu uzņēmēju darbību, īpaši, ja tur ir iesaistīti citi cilvēki vai ražošanas vai citi īpašnieki, tie brīdī sāksies tāds hauss, ka tu neko vairs nevarēsi saķert. Un tad ir jautājums, kas notika, mums tikko bija kaut kāda lielāka izdevuma, un tad ir jautājums lielāki par ko? Lielāk par plānotajiem, kur viņi ir ierakstīti plānā. Man nav nekur plānā viņi ierakstīti. Tātad mēs šobrīd esam aizgājuši pilnīgā kosmosā, un tā gadās. Tā, kad, ja ir plāns patiešām taisīt labu apgrozījumu un salīdzinoši īsā laika periodā, tajā brīdī bez biznesa plāna, kurš tev ir izskaidrojošs, kurš tev ir tā kā vadlīnijas, viņš ir tā kā tāds gids. Tavs biznesa plāns ir tavs rīcības gids pirmajos pāris tavos darbības gadu. Labi, tu teici, ka tu domā par restorānu. Tagad nākošais, kad tu atveries restorānu, ko tu raksti? Kādas tur ir sadaļas, kāda ir struktūra? Tātad, es pastāstīšu par ideālo biznesa plānu. Tātad sākumā mums ir situācijas analīze, kāpēc uzņēmumam ir jābūt. Dara arī tas, ka es gribu šo uzņēmumu. Es vienkārši vēlos. Tāda ir situācijas analīze. Tās analīzes veidi, mēs te neiesim tam cauri, tas viss ir garlaicīgi. Bet tajā analīzē tev ir jāraksta, piemēram, šī rajonā nav neviena restorāna, vai tur ir 2, bet es taisīšu cita veida restorānu. Jā, tas ir, teiksim tā, tur situācijas analīze parāda uzņēmumu pamatojumu. Tātad iemeslu un apstākļus, kādos uzņēmums tu tici, ka radīs vērtību. Praktiski runājot, kas mums notiek rajonā, kas mums notiek valstī, kas mums notiek ar pieejamību tādām precēm vai pakalpojumiem, ko es plānoju ražot, tur vajag kaut kādu cēnu apskatu, tur vajag kaut kādas lietas, lai mēs saprotam, kas tirgū notiek, un tad mēs sākam aprakstīt biznesa modeli. Tātad biznesa modelis nozīmē veidu, kādā mēs nokļūstam līdz vērtību apmaiņai. Tur iekšā mums ir lietas, kas ir saistītas ar
ražošanas procesu, tātad pilnībā aprakstīts, kā mēs saražosim to vērtību. Tur lietas, kas mums saistās ar mārketingu, tātad kā mēs ģenerēsim apgrozījumu, mums būs tāda un tāda izplatīšanas kanāla, produktu apraksts tāds un tāds, cenošana, par šo mums būs atsevišķi raidījums, tāpēc es tā pārskatu vienkārši pār. Tātad mums ir ražošanas process, mums ir mārketinga process un mums ir finanšu process. Finanšu procesā iekšā mums ir 3 standarta grāmatvedības dokumenti, mums ir bilants, peļņas zaudējuma aprēķins un naudas plūsma. Katram no viņiem ir savējā vieta pie lielajām grāmatvedības debesīm, bet es tev uzreiz varu pateikt, es biju jau 10 gadus uzņēmējs, ka es pirmoreiz sapratu, kas tie vispār papīriem, ko man grāmatvedis dod. Tās viss ir prognozes. Ja mēs runājam par taunu restorānu, tas būs nākošais gadu tikai. Jā, šī tā ir tik interesanta lieta. Man reizēm uzņēmēji, kad es saku, ka šeit prasītos biznesa plāns, viņi attaisnojās ar to, ka es taču nezinu, cik es apgrozīšu. Jā. Kā tu zināt, cik cilvēki tev ienāk? Jā, bet kauliņi, vai ne, piemēram, kā es varu zināt, pirmdienā tur būs tik un tik. Tad man vienmēr jāsaka, biznesa plānā finanšu rādītāji nav par pareģošanu, bet ir par plānošanu. Tu pieņem, ka ienākot 20 cilvēkiem, no kuriem katrs atstās man 10 eiro, es nosekšu sev minimālos izdevumus uzņēmumā. Tātad tu izēji no tā, cik tev vajadzētu tos cilvēkus tur dienā, vai ne? Cik man minimums ir, to sauc par 0 punktu analīzi, tātad cik ir minimālais daudzums, cik man tos cilvēkus vajadzētu, pa kādu naudu viņi no manis nopērk, kādi man būs izdevumi tam, ko es saražoju, kādas iekārtas man vajag, lai es to saražotu. Bet tur ir loģika, tāpēc, ka tad tu arī sāc domāt, kā tad es tos 20 cilvēkus tur ievilkšu. Tas jau ir mārketinga jautājums. Jā. Tā svarīgā lieta, ko saprast, biznesa plāns nav, es tev mēģināšu saprot, tā jau noteikti arī ir, biznesa plāns nav sacerējums. Tas nav tev kā žurnālistam rakstu rakstīt. Tas ir vairāk, kā tu saka, dažādu procesu iedarbošanās rezultātā taps dokuments. Tātad, piemēram, mēs saprotam to, ka mums ir jāienāk 20 cilvēkiem, lai manā restorānā es iziet pa nulēm. Problēma? Kā viņi tur ienāks, ka mans restorāns atrodas kaut kur pilnīgi nomalē, vispār nekurienē. Tad sāc domāt, bet man jau vajadzētu laikam arī kaut kādu veidu, kā es viņus piesaistu. Tur uzreiz mārketings nāk talkā, vai ne? Tātad labi, mārketings man būs tur, nezinu, manējās sociālo mēdī, tur kaut kas, tur būs kampaņa 50 eiro, piemēram, maksā. Bet tas tajā brīdī jau nozīmē, kad ir jau 25 cilvēkiem jāienāk, vai ne? Un turklāt 25 cilvēki sēž pie galdiņiem, tu taisni iztēlojies, tev tāda ir jābūt kādam virtuvē, kas to pānu tur kustina. Jā, lūk, un šis ir ļoti pareizs veids, kā skatīties uz biznesa plānošanu kā tādu. Biznesa plāns pat var nebūt dokuments, tam ir jābūt tavā galvā esošam plānam. Es gan iesaku, ja tu galvā plāno, tad uzliec arī uz papīrus, bet tur pēc tam visādi brīnum parādās. Ir vēl turklāt tāda lieta, kā spēšana izsekot līdzi plānam pret realitāti, lai saprastu savējās kļūdas plānošanā. Tas ir vēl papildus līmenis, ko es iesaku parasti darīt. Pat tad, kad tev ir salīdzinoši vienkārši aprēķins, pieraksti. Tā kā paies tas periods, apstīsies apakaļ, cik šausmīgs stulbas lietas es pierakstījis. Tas ir manā dzīvē tā. Es reizēm apskatos, es domāju, ko mēs te bijām plānojuši vispār? Kas tas tāds ir? Tad liekas, mēs tā kā bijām iedomājušies, kad mēs tagad atvērsim durvis un vienkārši mūs gāzīs riņķī, ka viss tagad nāks. Izrādās, neviens neatnāca. Bet atkal jau procesā jau tu to visu vienkārši spēji ietekmēt ar kaut kādiem veidiem. Tā svarīgākā lieta ir, ka tu sākumā apzinājies vērtības radīšanas procesu. Mums tur būs nauda, mums tur būs resursi, kaut kāds ražošanas resursi, mums būs mārketings, tātad aktivitātes, ar kurām es palīdzēšu šo produktu nopārdot tālāk. Labi, bet tagad jautājums tāds, cik tam biznesa plānam ir šai projekcijai, cik tālu laikā ir jāsniedzas? Jo skaidrs, ka uz atvēršanas brīdi es zinu, ka man vajag 20 cilvēkus, mārketings, 3 darbinieki un tam līdzīgi, bet man taču tas viss kaut kā laikā attīstās, vai ne? Cik tālu man jāprojicē? Padomu laikos tie bija 5 gadi. Plānveida ekonomikā. Mūsdienās, ņemot vērā to, ka viss ārkārtīgi strauji mainās, tad es teiktu, ka svarīgāk par periodu ir sasniedzamais rezultāts. Tātad svarīgāk par to, cik ilgu laiku tu skaties uz priekšu, ir apskatīties drīzāk uz priekšu līdz brīdim, kad tu ģenerē peļņu uzņēmumā. Jo brīdis, kad tu sāc ģenerēt peļņu, ir brīdis, kad tu vari pirmo reizi atvilkt elpu. Jo pēc būtības nav svarīgi, vai tas ir gads, vai 2, vai 5. Tev svarīgi ir apzināties, kādā laika periodā tas var notikt. Jo citādāk sanāk tā, ka es esmu redzējis tādus biznesa plānus, ka cilvēks saka, te mums ir pirmajā gadā, viss ir mīnusā, bet tas jau normāli, mums bija jāiepērk iekārtas 2. gadā, tur viss ir mīnusā, bet tajā tur pazudīs cilvēkiem druski interesi. Un apstājās stāsts ar to. Okay, labi. Bet vai mēs redzam gadu, kurā mēs esam plusā gada beigās? Un tad cilvēks saka, ko tu jau? Un tad sākās šeit, kas es esmu pareģis kaut kāds, es nezinu, cik es apgrozīšu. Un tad man vienmēr jāsaka, labi, tad iedomājamies šo kā matemātikas uzdevumu.
izvelc no mēdz teikt, ka sarkanais ir mīnus un melnais ir plus, izvelc to uzņēmumu, kaut vai savā iedomās no mīnus, ievelc viņu plusā iekšā. Kā tas izskatīsies? Un tad tu sāc lēnām, tu sāc kurbulēt to smadzeņu kasti, vai ne? Vai nav tā, ka velkot ārā kaut vai uz papīra to uzņēmumu no sarkanos zonas, tu loģiski nonāc pie secinājuma, ka nebūs. Tieši otrādāk, un šeit mums atšķirās tas uzskats, jo man atkal vienmēr tā... 20 cilvēku, kuras viņš ņems, kāpēc, lai viņi nāk manā? Kur pāri ielē, viņi noteikti visi aizies. Tas ir tik interesanti. Nē, bet zins, ir interesanti, vēl interesanti ir tas, ka nav jau tā, ka man mazs Osvalds nesēdētu uz pleciem, vai ne? Viņš tur ir, un viss trakākais, viņš tur ir vakaros, tā, kad tu ej gulēt, jo tu neko vairs nevar izdarīt, un tā, kad nāk jauns projekts, nu tur ir vienkārši šits nevar nekādīgi izdoties, uzreiz kaut 500 iemesls, kāpēc tas nevarētu izdoties. Šis ir muļķīgs projekts, vispār šis bizness tev nogrims momentāli, bet tu iemācies ar laiku tā kā pateikt, ok, labi, paskatīsimies. Nu tā kā pastīsimies, aizies, neaizies, nu arī, nu vismaz, kā man patīk domāt, ja tavs bizness tev nav aizgājis, tu esi iegūs labi pieredzi. Tas ir sliktākais, kas ar tev var notikt. Tu iegūs ļoti labi pieredzi. Nu, lūk, un tāpēc tas tavējais skatījums par to, ka tu sāc skatīties dziļāk un saproti, ka neko nevar darīt. Manā prātā ir otrādāk, es mēģinu drusku, man sevi ir jāatvelk atpakaļ, un jāsaka, nebūs tā, ka 2000 cilvēku tev vienā dienā atnāks. Un, kas ir vēl svarīgi, abi domāšanas veidi ir pareizi. Vienkārši ieteikumi tajā brīdī man atšķiras cilvēkiem. Tātad tādiem kā es saku, uzliec pa virsu neredzamās izmaksas. Tu viņas vienmēr būs, tu nezini, kādas viņas ir. Cik daudz? Ļoti interesants piemērs par ražotājiem. Lielākā daļa no ražotājiem aizmirst pielikt mazumtirdzniecības uzstanojumu. Tā kā viņi aizmirst pielikt pārdošanu. Viņi man saka, piemēram, mēs esam novērojuši to, ka galdi maksā internetā 100 eiro, mēs varam galdus pārdot par 80 eiro. Un tajā brīdī es saku, kam pārdot? Vairumtirgotājiem vai mazumtirgotājiem? Vai kā mazumtirgotājs? Un viņi nevar atbildēt. Un tu man var jāsaka, tas, ko tu internetā redzi, tur jau puse ir klāt. Tātad, un tas ir mans ieteikums visiem ražotājiem, visu cenu, ko tu esi rēķinājis no saviem izdevumiem, reiz ar 2. Visu. Tātad pēc būtības, pareizi būtu rēķināt otrādāk, šo mēs vienā citā raidījumā runāsim, tātad tev būs jāapskatās tirgus cena, jāsadala viņa uz 2, un tikai tur ir iekšā tavējās ražošanas administrācijas izmaksas, tikai tajā pusē. Viss, kas ir virs, pārdošanas izmaksas automātiski. Okay. Un savukārt otrā galā, ja man ir cilvēks, kas saka, nu taču tu pat nenāks, pat 3 cilvēki vispār iekšā. Es saku, labi, izdaram tagad tā. Paskatāmies, kā, lai mēs gandrīz droši varētu būt pārliecināti, ka tur ieies tie 20, plānojot uz 200. Jo, ja es tev teiktu, nu iedomājamies, mēs ieplānosim, ka ieies 200, 10% taču vajadzētu būt, vai ne? Tātad mēs liekam uzsvaru uz to, lai mēs mārketingā praktiski pārliecinātos. Tātad, kā tu vari pārliecināties mārketingā, nevis ar kalkulātoru, jo tas ir muļķīgs apsvērums. Bet padomājam, tu vari vaļā restorānu, tev šķiet, ka tur neieies 20 cilvēki. Es saku, labi, samazinām šīs bailes tavā prātā. Iedomājamies, ka tev ir smuki sociālie mēdīji. Samazinājās bailes? Samazinājās. Iedomājamies tagad, ka tu tur organizē pasākumus reizi mēnesī vai reizi nedēļā, kas palīdz cilvēkiem atnākt un, piemēram, socializēties pie tevis. Samazina risku. Iedomājamies tagad, ka tu pavarīji ar savu ēdienu kārtu reizi, 3 mēnešos tā, lai pievilinātu apakaļ cilvēkus, kas ir atnākuši, kuriem varbūt nav paticis. Samazina risku. Padomājam tagad vēl. Iedomājamies, piemēram, to, ka mēs varam izlikt uz ielas vēl kaut kādas izkārtnīcas, vai ne? Mēs varam sadarboties ar kaut kādiem uzņēmumiem, lai viņi sāk mūs reklamēt, un mēs reklamējam viņus. Samazina risku. Un šitā mēs ar tevi ietu, kamēr mēs būtu samazinājuši to risku tik tālu, ka tu pateiktu, paklausies, kāpēc mēs vēl neesam atvēruši tur restorānu. Es drusku pārspīlēju, vai ne? Bet tu saproti, ko es tev saku. Jauniem uzņēmumiem Luminor piedāvā īpašs nosacījums līdz šī gada, tas ir 25. gada, 30. jūnijam. Tātad, jaunajiem uzņēmumiem ir īpaša priekšrocības programma, kurai tu piesakies un saņem uzņēmumu komplektu bez maksas un līdz 5 posttermināļiem bez maksas. Piebilde, ja nezinu, kas ir posttermināls, šī informācija uz tevi neatiecas. Tātad bez apkalpošanas mēneša maksas pirmos 12 mēnešus. Un svarīgi ir, ka tie uzņēmumi, kas var pieteikties, ir tādi, kas ir reģistrēti pēdējo 2 gadu laikā un kam nav bijis konts Luminor pēdējo 12 mēnešu laikā. Ieej un uzzini vairāk luminor.lv/biznesam.
Es saprotu, bet atgriežoties pie biznesa plāna, tad tu ieskicēji tās galvenās daļas, kam tur ir jābūt, bet atkal jau runājot par tādiem kā es, iespējams, es pieļauju, ka ir arī cilvēki, kas pārreaģē ar biznesa plānu un, kā saka, mēģina tur sabāzt pārāk daudz visu kaut ko. Varbūt tu vari pateikt, tiešām iesācējam, es nezinu, vidējs restorāns vai neliela ražotne, ko tur nevajag? Tātad pirmkārt un svarīgāko kārt, ja tu jūties droši tur saliekot tās lietas, dari to. Tad tam nav pilnīgi kāds. Svarīgākais ir, ka kāds cits nedara biznesa modelēšanu tavā vietā. Piebilde, finanšu cipars. Protams, ka var dot kādam citam. Es šodien neesmu varējis līdz galam saprast, kāpēc uzņēmējiem ir jābūt grāmatvedim? Priekš kam? Priekš tam taču ir grāmatvedis. Vislabākais galdnieks būs vienmēr daudz sliktāks par vissliktāko grāmatvedu finansēs. Un labi, ir nākamais brīdis, kad tu aiziet pie grāmatveža un grāmatveža pasaka, es neesmu finansists, bet par to mēs runāsim vispirms vēlāk, tā kā mēs par attīstības fāzēm runāsim. Bet sākotnēji grāmatvedis pilnībā var izdarīt visu, kas ir vajadzīgs normāli tāda sākuma biznesa plāna izstrādēji, bet tev ir jāsēž viņam blakus, jo tāpēc, ka citādāk tu ļauj modelēt biznesu kādam citam, un tajā brīdī tur ir bīstami. Tā ir bīstamība. Tātad labāk pašam darīt, kā tev ir droši, var uz vienas lapas, vai var taisīt uz 500 lapām, bet lai tev ir droši. Tā vietā, lai kāds cits uztais tādu, kur tev izlaiž tur, finansētājs momentāli cauri, atplastām rokām un pārskaita naudu. Tajā brīdī man būs jautājums, ko tu darīsi to naudu? Tu pats neesi uztaisījis to biznesa plānu, tad nav nejausmas. Tu esi dabūjis to naudu, un tālāk. Vai tu esi padomājis, ka tev ir jādabūna apgrozījums tāds, kāds tur ir ierakstīts? Nē, jo tāpēc, ka tu neesi taisījis to. Tātad finanšu ciparus, visus tos peļņas zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmu un bilanci, lūdzu, dod kādam citam taisīt. Bet to biznesa modeli. Tu īstenībā pat var iedot citam taisīt analīzes, to sākuma daļu, vai ne? Situācijas analīzi. Kāpēc ne īstenībā kāda starpība? Iedod, kādam, kas apkopo tur, konkurentu datus vai kaut ko tam līdzīgi, konkurentu biznesa plānus, piemēram. Bet to vidu, to modelēšanu gan ir jātais pašam. Ko nevajag likt iekšā? Vienkārši droši vien ir kaut kas, kas piestāv lielam uzņēmumam, kas ir vajadzīgs tur milzīgai ražotnei ar 100 darbiniekiem, un ir kaut kas, kas atkal nav vajadzīgs, ja tev ir 3 cilvēku restorāns, 3 darbinieku. Es teiktu, ka drīzāk, mēs runājam drīzāk nevis par to, ka kaut kādām sadaļām tur nebūtu jābūt, kā gan drīzāk to, ka mazam uzņēmumam tās sadaļas būs tur salvets var uztaisīt biznesa plānu, tā nav liela problēma. Tā svarīgākā lieta ir saprast, kāda ir vide, kurā tu eksistēsi, kā tu panāksi tajā vidē vērtības radīšanu un nogādāšanu līdz klientam. Tad tas ir mārketing, tas ir ražošanas plāns, mārketing plāns. Un kā tas izskatās uz papīra finansēs. Ka tu varēsi to nodrošināt. Tas ir ļoti svarīgi, piemēram, arī sezonāliem biznesiem, jo viņiem naudas plūsmas, tas aprēķins ir šausmīgi svarīgs. To lietu es pats līdz galam es pat neņemtos teikt, ka es saprotu pagaidām vēl. Bet tātad nevajag neko varbūt teikt, ka nevajag likt iekšā. Es drīzāk uzņēmējiem teiktu, padomā par tātad, kur tu atradīsies, kas tu būsi, kā tu radīs vērtību un kā tas izskatās, vai tu nepaliks bez naudas. Lielā mērā iznāk, ka tā biznesa plāna rakstīšana tev pašam, kā saka, tev noliek tādā skaidrības priekšā, kā tas viss galā visdrīzāk būs. Visdrīzāk būs, un es redzu, pateikt, visdrīzāk tas tā arī nebūs. Visdrīzāk nebūs, jā, bet tajā brīdī tev šķiet, ka visdrīzāk būs. Nē, redzi, teiksim tā, tad ir jautājums, kāda vēlme pēc ir jāteic tāds biznesa plāns, kur notiek viss dzīvē pilnīgi citādi. Tas, ko es sākumā teicu, tātad viens no iemesliem ir tas, ka būs baigais haoss, tu neko nesapratīsi, un labāk, ka tev ir kaut kas pierakstīts, nekā nav. Un otrs ir tas, ka visām lietām ir tendence virzīties šurp, turp, tā un citādi uz augšu, uz leju. Parasti, protams, izdevumi būs lielāki. Ja man ir iespējams ieteikt, tad es saku, izdevums reizin arī ar 2. Vai, mums, piemēram, pirmo restorānu varot vaļā. Bija atsevišķi sadaļa budžetā saucās soda naudas. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs zinām, ka, lai uztaisītu restorānu, vajag atļaujas. Bet tāda viens instances, kur tev varētu iepazīstināt ar visām atļaujām, kurām tev ir jābūt, tādas nav. Jau nav tāds viens pieturs vai ne tādas apstāšanās vietas. Lūk, un tā vietā, lai mēģinātu iet cauri pilnīgi visai Latvijas likumdošanai, ko nav iespējams izdarīt, un to arī es pasaku, nevienam neiesaku. Mēs ierakstījām soda naudas, jo pēc tam soda naudām tu sapratīsi, ko tu izdarīsi nepareizi. Šis ir dīvains veids, kā ieteikt cilvēkiem, bet, lai man kāds patiešām publiski nostājas man priekšā un pasaka to, ka visus tos likuma aktus ir iespējams kādam izlasīt, nav iespējams izlasīt. Un reizēm tev nav arī kam pajautāt, tīceļši reģionāliem uzņēmumiem. Tajā brīdī svarīgākā lieta ir, lai tu rādi vērtību. Tātad, tur pārtiks veterinārā dienesta jautājumu, tas ir, tur nav
kaut saka, tur nav kompromisu, tev ir jābūt visam kārtībā, bet tādas lietas, kā piemēram, ja uzlīme ir logam no ārpuses, tad viņi ir jāskaņo domē, bet ja viņi ir no iekšpuses, tad viņi kaut kur nekur nav jāskaņo, kur ir jāatrodas ziņojumam pie sienas par PVN maksātāju, es atvainojos, to tad piespriežiet man sodu. Vai mūsdienās, starp citu, ir ļoti laba sistēma, tas jau bija 15 vismaz gadus atpakaļ par tas piemērs, ko es saku. Mūsdienās jau ir labāka sistēma, mūsdienās jau nesoda, mūsdienās vienkārši pabrīdina, ka to nav pareizi. Jā, tieši es gribēju teikt, ka bieži vien var arī piezvanīt un noskaidrot. Un šeit liels paldies valstī, patiešām mēs ejam pareizajā virzienā, mums nav tā, ka mums būtu kaut kāds represīvs, tur ieslodzošs kaut kādas lietas, tev atnāks, tev paziņos, ka tu dari kaut ko nepareizi, tu to izlabosi un viss būs kārtībā. Jā, bet runājot pa valsti, tad ir nākamā praktiskā lieta, tātad tev būs kā uzņēmējiem jāmaksā kaut kāda nodokļa, cīm redzot, vai ne? Un tev ir jāizvēlās pirms tam. Cerams. Pirms tam tev ir jāizvēlās uzņēmējdarbības formu, jo tu vari būt gan kā fiziska persona, gan tu vari būt juridiska persona. Ielicam tagad iekšā tātad faktiskās lietas, kas ir jādara, ja tu gribi būt par uzņēmēju. Tātad tu esi izlēmis, ka tu, piemēram, esi jau kādu laiku jau radījis vērtību, un tu tagad gribi legalizēties, vai arī tu vienkārši izdomājis, ka kaut ko gribi, un tagad tu dibinies. Saplānojis galvā vai uz papīra? Vai uz papīra, jā. Lūk, tātad, kas mums ir vajadzīgs? Pirmā un svarīgā lieta, mums ir jāsaprot par uzņēmēju darbības formu. Sīkumos neiegrimsim, nav nekādas nozīmes, ko nozīmē paju sabiedrība vai kādas tam līdzīgas lietas. Tas, kas ir svarīgs mazam vidējiem uzņēmējiem, vai tu būsi individuālais uzņēmējs pašnodarbinātais, vai sabiedrība ir ierobežota atbildība. Tātad svarīgā lieta, ko ņemt vērā. Tur eksistē kaut kādi atšķirīgi nodokļi, tur piestādīšanas, un viss tās lietas, tās pajautā grāmatadim, tas nav tik svarīgi. Svarīgākais ir saprast jēdzieniski. Tātad tu dibini jaunu juridisku personu. Situācijā, kurā tu dibini sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Vai arī otrā gadījumā tu sev kā fiziskai personai piekabini klāt kaut kādu to vērtības radīšanu. Es ādu zeķes, es aizēju un pasaku, es kā Jānis Kļaviņš gribu adīt zeķes. Tad es būšu individuāls uzņēmējs vai pašnodarbinātais, vai arī es aizēju un pasaku, es Jānis Kļaviņš dibinu šobrīd sabiedrību, kas ir juridiska persona, kurai iedod arī savu personas kodu, kas ir mūsu reģistrācijas numurs. Tātad, un šo personu sauks vārdā Jāņa Kļaviņa zeķu ražotava, un viņš sāks tās zeķes ražot, tas uzņēmums. Svarīgi ir saprast atšķirību. Fiziska persona vai juridiska persona abas nes atbildību, un viņas nes vienādu atbildību. Tātad, ja tu gribi kaut ko pavisam mazu, tajā brīdī tu vari mierīgi būt individuāls uzņēmējs. Nav nekādas starpības. Ja tu esi frizieris, piemēram, protams, ka tu visdrīzāk būsi individuāls uzņēmējs, tāpēc, ka priekš kam tev tur iet un dibināt kapitāla sabiedrību, kur tur ir pamat kapitāls, vai kaut kas, tu vienkārši izpildi pakalpojumu. Tu lasi mežā tur kaut kādas sēnes vai kaut ko tam līdzīgi, vai kaut ko nelielu, kas neiekļaus arī vairāk kā 1, 2 izpalīgus, mierīgi var būt individuāls uzņēmējs, jo viss sliktākais, kas var noiet greizi, es parasti no šāda skatu punkta iesaku cilvēkiem domāt, vissliktākais, kas var notikt greizi, pēc būtības būs tevs pašu roku darīt lieta, ko tu būsi, slikti tā teikt, nolažojis, vai ne? Tu būsi pats saliedz kaut ko grīsteni, pats par to arī atbildies. Bet tikko mēs runājam par atbildībām, kas iziet ārpus tā, ko tu vari sadarīt ar savām rokām, tajā brīdī ir nepieciešama šī juridiskā persona, kas darbojas kā buferis starp tevi, kā īpašnieku, un starp kādu, kur intereses varētu tikt ļoti negatīvā veidā aizskartas. Piemērs ir noslēgtie līgumi. Individuālais uzņēmējs pats ir atbildīgs par to līgumu. Iedomājamies situāciju. Pavisam reāla situācija. Reģionā uzņēmējs sniedz digitālus pakalpojumus, programmēšanu. Viņam ir nepieciešams ārpakalpojums. Viņš ārpakalpojumā nopērk pakalpojumu, lai varētu sniegt savam klientam programmēšanas to, tur kaut mājaslapu uztaisīt vai kaut tam līdzīgi. Un tajā brīdī tas cilvēks, kas ir iepircējis, viņš vienbrīd pasaka, man nevajag vairs. Pārdomāja, nezinu, kas viņam notika, varbūt pats nobankrotēja. Un tajā brīdī tas nabaga individuālais uzņēmējs pats ar savu mantu ir atbildīgs par to, lai nosektu šīs saistības, kuras ir izveidojušās starp viņu kā pircēju un ārpakalpojumu sniedzēju kā pakalpojumu sniedzēju. Un tas ir stulbs brīdis. Šajā konkrētajā piemērā, ka tā tiesa bija liels, tas bija 5 cipars skaitlis, kas tika izpildīts, uzticoties gala maksātājam, kurš pazuda. Tātad, un tā bija pirmā lieta, kas man bija jāiesaka kā uzņēmējiem, tu izvēlies nepareizu uzņēmējdarbības formu. Un kā sieva būtu pasargājis viņu šādā gadījumā? Tātad, iedomājamies tieši to pašu situāciju. Tev ir pa 10 000 jāpasūta dizaina darbi, lai tu varētu uzprogrammēt mājaslapu kādam, kas pasūta. Tev pa 10 000 ir uzdizainēti darbi, tas cilvēks pazūd, tajā brīdī tad, kad beidzās līgumam apmaksas termiņš, tu kļūsti par parādnieku.
Ja tu jūti, ka tu ar citiem savu uzņēmumu resursiem vai procesiem nevari nosekt šo caurumu, tajā brīdī tu piesaki maksātnespēju. Tātad te ļoti svarīgi saprast, maksātnespēja ir pats pēdējais, ko tu piesaki, bet tas ir tas, ko valsts tev nodrošina kā garantija. Tu drīkst pieteikt maksātnespēju. Loģiski, ka tu vienkārši ies un mēģinās sarunāt. Tu pat cilvēcis, ko teiks, klausies, reku man viņš pazuda, varbūt kopā mēs varam aiziet viņu paspiest, vai ne, ne fiziski, bet 90. arī fiziski. Bet, tas nekad nav to vērts. Lūk, tātad aiziesim viņu kopā, varbūt pierunāt, vai varbūt mēs kaut kā, un es saprotu, ka tev ir bijušas izmaksas, bet varbūt mēs tomēr, un to ir iespējams darīt tajā brīdī, kad mums ir kaut kāda veida autora darbs vai kaut kas tāds, kas ir, piemēram, dizaineru darbs, bet tu domājies, ka tu esi pasūtījis kaut kādu preci. Tajā brīdī tur otrā galā ir korporācija, kur ir pilnīgi vienalga, kas tev dzīvē notiek. Lūk, un tad, ja tu vēl joprojām nevar nosekt tās savies saistības, valsts tev ir iedāvājusi šādu mehānismu, ko sauc par maksātnespējas procesu. Tad tu esi pasargātāks. Tu esi pasargāts. Bet šeit ir man šķiet svarīgi saprast, ka no šī individuālā komersanta status tu nevari vienkārši pārlekt, vai ne? Jā, mums bija viena šāda situācija. Tur ir jāizvēlās situācija. Viens vai otrs. Mums bija televīzijas raidījumā viena šāda situācija. Tātad, un tāpēc arī ir, jo cilvēki var saka, kāda tur starpība tai formai? Es saku, jā, tavā mūžā tam nebūs nekāda starpība, ja tu būsi pareizi izvēlējies sākumā. Tātad, ja tu esi individuālais uzņēmējs, individuāls komersants, tātad, ja tu esi kā privāta persona, tu nevari pārdzimt par juridisku personu. Tā ir tas tāds interesants juridisks kāzus. Tas ir saistīts, es nezinu, ar ko tas saistīts, bet tas saistīts laikam ar to, ka inkorporēta juridiska persona tiek uzskatīta par atsevišķu no tevis stāvošu personu. Tu nevari tagad pateikt, es esmu uzņēmums. Nē, uzņēmums ir atsevišķa persona. Tu esi tu, un uzņēmums ir uzņēmums. Lūk, un tā problēma, kas varētu rasties tādās situācijās, visa veida parakstītie līgumi, parakstītās garantijas, jebkāda veida saistības, jebkāda veida solījumi, parakstītās, jebkas juridiski zaudē spēku tajā brīdī. Jo tu nevari, tev viņi jāpārslēdz, tev viss jāpārslēdz pa jaunu, viss ir jādara pa jaunu, viss telpas jāierē pa jaunu, pilnīgi viss. Un tajā brīdī tad ir jautājums, varbūt bija loģiski tomēr to SIA tā kā nodibināt citādi. Mēs nokļūstam tādā stulbā situācijā, kurā tev paliek karājoties gaisā vesels uzņēmums. Īpaši tas ir svarīgi augsts uzticības biznesam. Tur ir kaut kādas lietas, un tie cilvēki tev pazīst, ja viņi tev personīgi pazīst, nekas tu viņiem piezvan un pasaka, es tagad esmu SIA tas un tas, bet mēdz būt, ka tas nenotiek personiski, tas notiek caur uzņēmumu, caur platformām tirzniecības, caur tādām visādām lietām, tad es saku, labāk būtu bijis SIA. Ja tu šaubies, SIA. Ok, ļoti labs ieteikums, ja šaubies, tad SIA. Tad, kad tu esi izvēlējies šo uzņēmējdarbības formu, cik es saprotu, uzņēmuma reģistrā mūsdienās attālināt, tur praktiski visu var izdarīt, nodoklis. Tur viss ir ļoti vienkārši. Nākošā lieta nodoklis. Tātad, tev ir ideja, tu ej dibināt. Pati dibināšana, cik es saprotu, ir diezgan vienkārši. Ārkārtīgi vienkārši. Cilvēki reizēm nesaprot pat laikam līdz galam to, cik ļoti viņi vienkārši, tu ieej vienkārši uzņēmuma reģistra mājaslapā ur.gov.lv, tur viss ir ar piemēriem, tev parādīts priekšā ar piemēriem, kur ir, teiksim tā, tur ir piemēri ar aizpildītiem dokumentiem, vai ne? Un ja tas tev rada apjukumu, tad var pameklēt internetu meklētājā, šobrīd tiek piedāvāts pat risinājums vēl tam palīgs klāt. Tā, ka tur pat nav, tas vispār ir, teiksim tā, tur ļoti jāmāk nemācēt, es tā varētu teikt. Un cilvēki ir tādi, kas domā, ko tad es tur iešu, neko nesaprotu, ieiet un apskatieties. Tas ir ārkārtīgi vienkārši. Tātad pirms formas mums ir viens diezgan svarīgs jautājums, vai tu būsi viens, vai jūs būsiet vairāki uzņēmumā. Tur atšķirās tās formas, kas jāizpild. Tātad par šo mēs runāsim tālāk pie attīstības vairāk. Mums būs raidījums par to, bet te es varu piebilst, manā dzīvē labākās lietas ir nākušas caur sadarbību. Labākās lietas nākušas caur sadarbību, un es teiktu, ka tā ir tāda interesanta lieta, ko ņemt vērā, ka viens, man kādreiz bija tās teiciens uzņēmējiem, kas bija kautrīgi, bet drīzāk negribīgi piesaistīt investoru. Labāk, ka tev pieder 10% miljonu vērtā uzņēmumā, nekā 100% 1000 vērtā uzņēmumā. 10 reizes labāk. Un tad par ko mēs runājam? Tad tā ir kaut kāda tāda kampšanas tāda lieta, kas mums vienlaicīgi mums tā kā uzņēmējiem ir negatīva konotācija. Un vienlaicīgi mēs paši viņu tā kā bīdam uz priekšu to konotāciju ar to, ka ne, tas ir mans, tas nav tavs. Galā tā sadarbība varbūt arī ieguvums liels tāpēc, ka, teiksim, ja tev kāds resurss pietrūks sākumā, vai ne, tev, piemēram, ir vajadzīga zeme, vai ne, un tu paņem sev partnerībā to cilvēku, kam viņi ir, tad tas uzņēmums uzreiz iegūst, kā saka. Tieši tā. Tur ir tā, ka, teiksim tā, resursus mēs varam, cik vien iespējams, piesaistam bez naudas. Cik viens ir iespējams. Par to mēs drusku runāsim par finansēm, tā kā mēs runāsim vairāk, bet jā, tā ir svarīga lieta, ko saprast. No sadarbības nav jābaidās. Uz sadarbību ir jātiecās. Protams, man var teikt, jā, bet tur uzmetēji un vēl vis kaut kas.
Nu, mans ieteikums ir aiziet, muļķīgs ieteikums, protams, padomāsim labāku ieteikumu, aiziet 3 reizes pamatīgi sadzeries tēju ar to cilvēku. Ja mēs saprotam, par ko mēs runājam. Jo tāpēc, ka skaidrs, ka vienmēr būs kāda krāpnieka, un kas ir visinteresantākais, es esmu bijis mediātors pāris situācijās, šādās situācijās, kad cilvēki nevar kaut ko sadalīt, abām pusēm visbiežāk ir taisnība. Jo mēs esam pieraduši filmas skatoties, tā kā redzēt to, ka ir ļaunā puse un ir labā puse. Bet situācijās, kurās īpašnieki nevar savā starpā kaut ko sadalīt, nav ļaunās puses. Ļoti retos gadījumos ir novērojama ļaunprātība, bet tā ir krimināli visbiežāk sodām, tā ka to ir viegli atrisināt. Bet nav tāds īsts ļaunprātības. Vienam cilvēkam likās kaut kā, otram likās kaut kā citādi, bet dēļ tā neuzsākt uzņēmumu ar sadarbības palīdzību un tā vietā mēģināt iet pie finansētājiem un mēģināt izsist naudu, tas nav pareizs lēmums. Tur droši vien, ka ļoti palīdz tas, ka struktūrāli katram ir kaut kāda atbildība, vai ne, par ko viņš ir atbildīgs, un tu pieņem, ka tu tur nejaucies, un tad tas noņem daudz. Es ņem ražošanu, tu ņem mārketingu, piemēram. Bet ne tikai 2 amatnieki var apvienoties kopā, jo tāpēc, ka viņiem lētāk būs pārdot Etsijā savējo preci, piemēram, un tur ir viss kaut kādi modeļi. Nu, lūk, tātad saprot, vai tu esi viens vai nē, saprot uzņēmējdarbības formu automātiski, jo, ja tu neesi viens, tev uzņēmējdarbība nespīd, tad tu aizpildi visas formas, nosaki pamatkapitālu, par to mēs runāsim nākošajā sērijā. Tātad pamatkapitāla apjoms Latvijā 2800 minimums, ir mikrokapitāla sabiedrības, kurās laikam 1 eiro, bet tur es izstāstīšu, vajag mēģināt saprast, kādam tam kapitālam ir īstenībā jābūt. Tas palīdz reizēm plānojot uzņēmumu. Nu, lūk, tad mēs aizpildām formas, uzrakstam statūtus, statūtos mēs pasakām, kāda ir uzņēmums, no kā viņš sastāv, kam viņš ir paredzēts, kāda ir pārvaldošā struktūra, jo to ir svarīgi atcerēties, uzņēmuma īpašnieks un uzņēmuma vadītājs, lai arī ir cilvēks Jānis Kļaviņš ar manējo personas kodu, bet tie 2 atsevišķas personas. Un tā ir ļoti, ļoti interesanta lieta, par ko mēs pēc tam stāstīsim pie attīstības, jo tā nav viena un tā pat persona. Tev ir jāieceļ valde. Valdē tu iecel sevi. Visbiežāk. Vai arī, ja jūs esat vairāk, tad jūs tur vienojaties, kā jūs tur sadalāt. Lūk, un tas ir iekšā statūtos, tad mums ir dibināšanas lēmums, mums ir aizpildīts 4. veidlapa, tas viss ir aprakstīts. Un gaidām atbildi savā e-adresē, jo laikam tagad, un pēc 3 dienām uzņēmums dibināts, var steidzamā kārtā. Tu samaksā kaut kādas nodevas, var steidzamā kārtā, laikam 1 darbdienas laikā. Jā, bet salīdzinoši ātri tas arī tāpat notiek, bet tagad iedomājamies situāciju, ka tas viss mums ir paveikts. Tad uzņēmums, restorāns iedomātais sāk darbu, vai ne? Starp dibināšanu un starp restorāns sāk darbu ir vēl kaut kāda neliela tāda pauzīte pa vidu, ko sauc par biznesa attīstību. Okay, labi, biznesa attīstība ir notikusi, sāk darbu, bet tas, ko es tev gribēju veicāt, parasti tajā sākuma posmā jau vienalga, lai cik tur būtu tie dalībnieki, visiem ir tā saucamais uzrāviens, vai ne? Tur dažādi var saukt. Jā. Visiem viss patīk un būs forši un tā. Bet šī sajūta mēdz mazināties līdz nullei, noslīdot. Līdz mīnusam. Bet es pats, skatoties tavus darīšanas redzījums, man šķiet ļoti labs ieteikums, kā no tā izvairīties, ka vajag sevi apbalvot kaut kā, vai ne? Novērtēt tur kaut kādas sasniegums un tā. Varbūt ir vēl kaut kāda ieteikuma, kā to nenovest līdz mīnusiem iespējami ilgāk. Jā, šeit ir tāda interesanta lieta. Es viņas aizstāju ar drusku tādām teikām vai kaut kādiem mītiem, vai ne, par cīņu ar pūķi. Vai ne. Pēc būtības bailes no uzņēmējdarbības ir bailes no nezināmā. Jo tu nevari man teikt, ka bailes no uzņēmējdarbības ir bailes no bankrota, jo tad man uzreiz jāsaka, bet tikpat labi, tad es varētu teikt, bailes no uzņēmējdarbības ir bailes no peļņas. Tev ir bailes no peļņas, tev ir bail būt bagātam. Tajā brīdī es uzreiz varu teikt, tev ir speciālists, pie kuras tev varētu iespējams ieteikt aiziet, jo bailes kļūt turīgam, man liekas, dīvains bailes. Tā tad īstenībā tev ir bail no nezināmā, kas potenciāli var pārvērsties par maksātnespēju. No maksātnespējas nav jābaidās, bet kas var pārvērsties par izgāšanos, piemēram. Tajā brīdī es iesaku padomāt par nezināmo, kā par pūķi, ar kur tev kā bruņiniekam ir jācīnās. Atceramies, un katrs cilvēks ir citādāks. Tātad mums ir pūķis ar zobenu rokās, mums ir liels bubulis, vai ne, tur kaut kāds... Pūķis nemaz zobenu, es esmu zobenu. Tu esi ar zobenu, jā. Pūķis vēl ar zobenu, tipa trakt, tad vispār nesāk. Ar ko, lai viņš tur ir. Bet atceramies, kā es pūķa, ir vai nu princeses, vai naudas pots, vai ne, vai kaut kas mums pienāks par to, ka mēs to pūķi sakaujam, vai ne. Lūk, un tā interesantā lieta ir tā, ka tu vari vai nu palielināt savu motivāciju A variantā, palielinot to, kas atrodas aiz tā pūķa,
Es ieiešu tajā nezināmajā, es saskaldīšu viņu gabalos, es sapratīšu, kas tur notiek, pilnībā, jo neviens nekad neko nesaprot, bet, teiksim tā, es pārstāšu. Es iešu aktīvāk viņam virsū, jo tāpēc, ka tur aiz viņa stāv tā manējā princese, tas manējais naudaspods, tātad tu palielini to naudaspodu. Tā ir vēlmi drusku domāšana, bet tas labs kā motivators strādā. Tātad nevis man ir bail no bankrota, bet es tiecos uz peļņu, es tiecos uz savu brīvību personīgo, es tiecos uz attiecībām ar klientiem, es tiecos uz to visu. Otrs variants, mēs samazinām pūķi, mēs saprotam to, ka tas pūķis īstenībā ir tāds maziņš dzīvnieciņš, viņš pat vispār viņam nav, pat vispār nekā, viņš nezināmais. Kas ir tas nezināmais? Neviens to nezina, ejot iekšā uzņēmējdarbībā, neviens nezina tieši tās pašas lietas, ko tu nezini, un tie, kas zina, vai viņiem iet labāk, nevienmēr. Viņiem varbūt ir iespējamība lielāka iet labāk, bet starp viņiem bankrotējušo ir gandrīz tikpat daudz, cik starp ģenerālo, tā teikt, auditoriju. Nu, lūk, tātad to pūķīti tu samazini, kas tur slēpjās, nekas tur neslēpjās. Par bailēm no nezināmā man ir ļoti interesants piemērs, iedomāts piemērs, iedomājamies akmens laikmetu. Laikmets cilvēks iet un pēkšņi krūmos kaut kas čab. Tur var būt vilks, tātad viņš var būt pusdienas, vai tur var būt cūka, tātad tur var būt viņa pusdienas. Un tad vienmēr ir jautājums, mēs bēgam vai mēs nebēgam, mēs bēgam vai mēs nebēgam. Tas sauc par fight or flight, to efektu uz cilvēku. Un tā interesantā lieta ir tā, ka mums vēl joprojām tā domāšana paliks no akmens laikmeta, jo mēs neesam paspējuši evolucionēt, bet mūsdienās tur nav tā vilka. Mums vēl joprojām ir bail no tā, nezinu, tur nekā nav. Tikai cūka tur ir. Tu vari to cūku nenoķert, bet tu nevari iekrist vilkam rieklē, un nav tāda, neeksistē tādas lietas vairāk. Un daudz cilvēku man nepiekrīt, bet tā, ka mēs pasēžam un parunājam par to, tur nekas nav, nekā tur neslēpjas. Un trešā lieta – bruņas. Tātad pirmais variants ir naudas pocais pūķi, otrs mazinām pūķi, trešais liekam sev virsū bruņas. Tātad biznesa plāns. Piemēram, biznesa plāns, piemēram, rituāls. Man kādreiz pārdošanā man ļoti nepatīk, nevienam nepatīk, man liekas, nevienam nesociopātam nepatīk pārdošana. Bet kādreiz man bija speciāls žaketīte pārdošanai. Man bija brīles ar stikliņiem. Jo man redz ir labi, bet man vajadzēja brīles, jo es jutos drošā, es jutos kā pārliecinošā. Un tas ir vai nu biznesa plāns, kas palīdz tev tās bruņas uzbūvēt hipotētiski, vai tas ir faktisks vienkārši tu nolīdz. Man reizēm jāsaka cilvēkiem lietas, par kurām tu esi neizlēmīgs. Ieraksti viņas kalendārā, kā tādas, par kurām jāizdara lēmums līdz tā un tā datum tikiem un tikiem. Un pieraksti, piemēram, ja izvēles starp A un B, pieraksti noklusēto izvēli. Ja līdz rītdienas 2:00 es neesmu izdarījis izvēli noklusētā ir A. Un tajā brīdī tu ieraudzīs, ka tu tādā veidā sev tās bruņas, tu noliec sev aiz muguras kaut ko, kas tev stumj uz priekšu. Un tajā brīdī, tur var būt tikai labs rezultāts. Pat pasties uz mani, man tie visi biznesi šur tur kaut kur tur bankrotējuši pārdot, bet es šeit sēžu un es esmu smaidīgs cilvēks, tāpēc, kad iziet dzīvē ir tik šausmīgi daudz vis kaut kam cauri, ka man pat vispār, man tās pūķis vairs neeksistē. Tev jau tās bruņas ir dabiski šobrīd, bet pirms mūsu iedomātajā klausītāja aulā vēl ir kāds, mēs neesam palikuši tikai divatā. Noslēgsim ar jautājumu, kas arī teorētiski varētu būt ienācis no šīs aulas, ja vien šī būtu, piemēram, tiešraide. Tad šāds jautājums pilnīgi normāli šobrīd varētu būt ienācis, un tas skanētu tā, ko ir iesūtījis kāds cilvēks. Vai veidojot savu uzņēmumu ir pareizi domāt, ka tas būs uz mūžu pēdiņās, jeb labāk noskaņoties, ka izdzīvos 12 mēnešus, būs labi? Atkal katram savs, bet tātad dibinot uzņēmumu, vienmēr ir jādomā, ka viņš ir uz mūžu. Vienmēr. Saprotot, ka viņš nekad nebūs uz mūžu. Nesaprotot, labāk nesaprotot. Viņš ir jādibina tā, ka tas ir tas uzņēmums, tas ir tas mans uzņēmums, ko es darīšu to un šito lietu, kas darīs to un to, ko es ierakstījis biznesa plānā vai savā prātā izdomājis. Tur nekāds variants tais, es dibinu, bet zin, kā ir, ja man tur nesanāks, tas nenozīmē, ka ar risku analīzi nevajag nodarboties. Tas vienkārši nozīmē, ka, ja tu dibini priekš likvidācijas, taču nav nekāds jēgas. Savukārt, tad, kad tu jau ar saimniecisko darbību nodarbojies, tajā brīdī ļoti svarīgi ir saprast, ka tas ir tikai uzņēmums. Tā ir juridiska, nevis fiziska persona. Nogalināt uzņēmumu nav tas pats, kas nogalināt cilvēku. Uzņēmums nav tavs bērns. Tas nav tā ir vienkārši lieta, kas mums te sāk skanēt. Man liekas, ka mums sāk padot ziņu, ka mums ir pienācis laiks. Pirms mēs beidzam, mums ir jāatvadās ar grāmatu, ko tu parasti iesaki. Tad šoreiz, kas ir tā grāmata īsumā? Šoreiz es nedaudz atzīšos, es esmu ar humoru piegājis šim uzdevumam piemeklēt grāmatu. Jā, lūdzu. Tātad šī burvīgā mācību grāmata New Venture Creation. Tātad grāmata par to, kā dibināt jaunus uzņēmumus. Ja patiešām kāds var izlasīt šo grāmatu un kļūt tagad uzņēmējs no tā, ka viņš ir izlasījis,
tad dari to. Tad dari to un atsūti īsu konspektu, un Jānis noteikti ar tevi satiksies. Es pilnīgi noteikti sazināšos. Es gan esmu izlasījis šo grāmatu, tā ka man konspekts vairs nav vajadzīgs, bet jo es esmu arī mācības spēks pie reizes, bet es teiktu, šis varbūt noderētu kādam startuperim, vai varbūt, man ir ļoti grūti iedomāties. Ja kāds izlasīs un varēs izkonspektēt, un tev atsūtīs, tu taču būs ar mieru satikties ar to cilvēku un parunāt. Mēs viņu pasauksim kā viesi, iespējams. Pie tā arī paliekam. Nākamajā raidījumā runāsim par uzņēmumu finansēšanu. Kur dabūt naudu un kā rīkoties ar to naudu. Jā, Jāni, paldies. Paldies tev, Osvald. Bija ļoti labi saruna. Čau.